Nu jā, šogad festivāls Māksla plus komunikācijas notiek sadarbībā ar biedrību SLSA un SLSA rīkoto konferenci tekstūras. Un festivāla tēma ir arī saistīta ar šo, un galvenokārt runa iet par biotehnoloģijām, jaunajām biotehnoloģijām. Spīķeros Kim galerijās festivāla izstāde Transbiotics ir atvērta līdz 20. jūnijam. Un te ir apskatāmi 4 mākslinieku grupu darbi, kas arī strādā, ar šīm te jaunajām biotehnoloģijām un jaunajiem materiāliem mākslā. Amerikāņu mākslinieks Pols Vanūze ir viens no biomākslas pionieriem. Viņa instalācija relatīvā ātruma mērīšanas ierīce attēlo reālu zinātnisku eksperimentu, kurā tiek izmantots paša mākslinieka ģimenes locekļu dažādu rasu DNS. Darbs atsaucas uz gēnu teorijām, kuras savulaik uzskatīja, ka rases vajag turēt nošķirti, jo melnādaino un balto cilvēku pēcteči esot sliktākas kvalitātes. Savā darbā viņš izmanto savu ģimenes locekļu ādas krāsus gēnus, tēva, kas ir baltais, mātes, kura ir no Jamaikas, kā arī brāļa un māsas gēnus, liekot tiem savā starpā sacensties. Sacenšoties tiek vērtēts katra DNS ātrums, kas izpaužas kā ģenētiskā sagatavotība. Būtībā to var uztvert kā ironiju par gēnu teorijām, jo vairāk tādēļ, ka ikreiz veicot mākslas eksperimentu, rezultāts esot atšķirīgs. Otrs Pola Vanūzes darbs apslēpto figūru protokolēšana ir DNS fragmentu vizualizācijas, kurā mākslinieks nodarbojas ar molekulāro bioloģiju it kā apgrieztā veidā. Parasti zinātnieki lieto attēlošanas tehniku, lai noteiktu kādu organismu ģenētisko informāciju, taču Pols Vanūze šajā instalācijā izmanto interneta datubāzes pieejamos ģenētiskās informācijas paraugus, lai veidotu pats savus attēlus. Londonā dzīvojošā latviešu māksliniece Zana Bērziņa kopā ar arhitektu Džeksonu Tanu un starptautisku pētnieku grupu izveidojusi interaktīvu instalāciju e-statiskās ēnas, skārieņjūtīgu statiskās elektrības skulptūru, kuras apskata izvēršas par veselu piedzīvojumu. Tā ideja pat par sevi ir tāda, ka mani fascinēja tas, ka cilvēki principā ir tāds kā tādas mazas power stations, kā tas ir latviski, es pat nezinu, elektriskās stacijas, un mēs vienkārši paši to neapzināmies, ka mēs nemitīgi ikdienā radam enerģiju. Un mēs gribējām to ar manu kolēģi Džeksonu Tanu, kas ir arhitekts, ar kur mēs šo te projektu veidojām kopā. Mūsu tā doma bija, kā mēs varētu to vizualizēt, šo te dabisko fenomenu. Šis ir elektronisks audums, tas ir ļoti sarežģīti austs ar žakarda stelēm, ļoti īpašā konstrukcijā. Šī membrāna reaģē pat taisno uz cilvēku šo te radīto elektrostatisko lādiņu. Jo, ļoti daudz šādu veidu instalācijas bieži vien izmanto, digitālās sistēmas, un mūsu tas koncepts bija, ka mēs pilnīgi noteikti nevēlamies to visu digitalizēt, jo tur ir arī tas skaistums, ka, šīs diodu lampiņas, viņas izslēdzās, viņas pamazām izslēdzās un pamazām atkal ieslēdzās, jo, piemēram, digitālā sistēmā ir vienmēr vai nu ieslēgts vai izslēgts, un šī gadījumā viņas padomā, vai ieslēgties vai nē. Tā. Somu māksliniece Terika Hāpoja, kuras darbs Entropija bija aplūkojums Kimbriks galerijā pagājušajā gadā, šoreiz izstāda savus jaunākos darbus – dialogs un pēctecīgums, kuros risina cilvēka un citu dzīvo būtņu savstarpējo mijiedarbību. Interaktīvā instalācija dialogs veido sadzirdamu dialogu starp cilvēka izelpu un augu fotosintēzes procesu. Koks atbild uz apmeklētāju svilpieniem svilpojot pretīm, bet pamājot tas kustina lapas. Mākslas darbā izmantota no mežu ekoloģijas tehnoloģijām adaptēta tehnika. Savukārt darbs pēctecīgums ir video ieraksts, kurā redzama baktērija augšana uz audekla, kas ticis piespiestas pie mākslinieces sejas. Baktēriju kolonijām kļūstot redzamām ar neapbruņotu aci, top redzams portrets. No 9 dienu ilgā procesa izveidots 4 minūšu ilgs video. Ir vēl britu mākslinieks Endijs Greisijs,
kur darbs arī ir faktiski par to, kā mikroorganismi spēj pielāgoties, spēj izdzīvot dažādos apstākļos, ne tikai šeit, bet arī izplatījumā. Tiek uzskatīts, ka neraugoties uz dienā atklātajām jaunajām planētām, dzīvības formas vai pierādījumi par to kādreizējo eksistenci, ko mēs varētu atklāt, varētu būt tuvāk mikrobiem nekā cilvēciskām būtnēm. Endija Greisija instalācija Tālie dati sastāv no mikroskopa un īpaši izveidota gauskāja šūnu trauka, kurā ir izvietoti arī elektromagnēti. Gauskāji ir viena no svarīgākajiem organismiem kosmosa biozinātnē, jo tie spēj izturēt dažādas ekstrēmas vides. 2 monitoros ir redzami ienākošie dati un reālaika video ar gauskājiem magnētiskā lauka līniju ietekmē brīžos, kad uz tiem iedarbojas magnētisko lauku svārstības. Kontroles panelis ļauj apmeklētājiem izvēlēties zondi eksperimenta veikšanai. It's this kind of discussion about whether things are science or whether they're art has been going on for a long time now, and I don't think anyone's really found a Es neesmu zinātnieks, bet mākslinieks, jo mani interesē ne tikai empīriski iegūstami rezultāti, kas ir zinātnes mērķis, bet vairāk poētiskais un metaforiskais konteksts. Mani interesē pētīt to, kā var šādas atvērtas sistēmas izveidot un kā mēs paši varētu uzdot svarīgākos jautājumus un kādā veidā visuma zondes interpretē šos datus un kā tās kalpo par starpnieku tam, ko saprotam kā visumu. Un šī jautājuma uzdošana, manuprāt, ir mākslas priekšrocība. And answering questions. I think artists are much more interested in raising questions than answering questions. Jā, tiem, kam interesē vairāk šī tēma, vai tiem, kam varbūt kaitina šī tēma un kurus provocē šī tēma, bioloģijas, tehnoloģijas un to izmantošanu mākslā, viņi visi ir aicināti uz mākslinieku prezentācijām un uz izstādes līdzkurātoru Jens Hauser lekciju. Šeit arī Spīķeros, tas būs trešdienas un ceturtdienas vakaros, 7 vakarā, gan trešdien, gan ceturtdien. Faktiski visi mākslinieki, jā, un arī Jens Hausers sniegs priekšlasījumus. Jā. Tad vēl piektdien, tas ir 18. datumā, 18. jūnijā. Rikstē mēdī telpā 11. novembra krastmalā būs performanču vakars, kur uzstāsies 2 vācu mākslinieki ar savu vizuālu akustisku performanci. Uzstāsies 2 krievu mākslinieki un vēl būs viena filma, japāņu mākslinieku filma. Biotehnoloģiju mākslas izstāde Transbiotics būs apskatāma Spīķeros Kim galerijās līdz 20. jūnijam.